Brīžam tā iedomājos, cik gan es esmu vecs. Iznāk 18 gadi, jau esmu saistīts ar Latvijas televīziju. No sākuma bija raidījums Mana ģimene citi zvēri, kas tā nemanot pārtapa par dabas grāmatu. Un tagad ir pienācis tas izšķirošais brīdis būt vai nebūt dabas grāmatai. Naudas Latvijas televīzijai nav, tas nekas, ka dabas grāmatai visi reitingi un skatāmība ir visai laba. Naudas nav. Un tas nozīmē, ka rudenī varbūt mēs televīzijas ēterā netiksimies. Bet tas nenozīmē, ka es vasarā esmu slinkojis, rau. Pie Bērsgalas aiz Rēzeknes sapilmēti unikāli kadri. Lielais dumpis baro bērnus Ligzdā. Patiešām tas bija liels piedzīvojums, 4 braucieni aiz Rēzeknes, un tomēr materiāls ir būt ko rādīt dabas grāmatā. Re, kur ir? Uikunīknis. Tepat aciņas malā bija dumpja mazulis. Jau īsts dumpis. Jāteic, ka te dzīvojot Niedrēs, ir ārkārtīgi jāprot pielāgoties. Un redz, dumpim arī kājas nav gluži kā citiem bridēju putniem, kā, teiksim, stārķim vai dzērvei. Ir briesmīgs. Briesmīgs, jā. Oi. Milzīga rīkle. Kāda milzīga rīkle. Sabozies šausmīgi. Tāpat lieliski izdevās sagaidīt arī Niedru Ligzdā. Atnesa pamatīgu treknu ūdens žurku un izbaroja saviem mazuļiem. Jā. Jau tūdaļ jūnijas būs beidzies. Jau klāt jūlijas. Niedrājas sazēles ārkārtīgi biezs. Niedras izaugušas ļoti augstas un niedru Ligzdu praktiski vairs nevar atrast. Dodamies raudzīt, vai mazuļi jau izlidojuši no Ligzdas, vai vēl tur tomēr gaida vecāku pienesumu. Ļoti jau gribās vēl strādāt un visu brīvo laiku veltīt cilvēku informēšanai par dabas likumsakarībām. Un, protams, mīlestības raisīšanai pret Latvijas dabu. Latvijas daba ir tā vērta, lai to mīlētu un lai to izzinātu. Ceru, protams, ka viss beigsies labi un kaut kur tā nauda atradīsies. Ja ne Latvijas televīzijai, tad varbūt kādiem sponsoriem, kas atbalstīs šo raidījumu, kurš nav Ingmāra Līdakas pašreklāmas kampaņa. Tas ir raidījums par dzīvniekiem jau 18 gadus. Tas bija jau raidījums par dzīvniekiem un dabu, tad, kad Ingmārs Līdaka vēl nekādi nebija saistīts ar politiku. Suns un vilks spalvu met, tikumu nemet. Ingmārs Līdaka jau arī mazliet, varbūt iesaistoties politikā, nav to tikumu nomainījis. Spalvu gan varbūt. Jāstaigā vairāk baltā kreklā, nevis aizsarkrāsas mantelī.